Sveicināti! Mani sauc Jānis Zeržeckis. Esmu plastikas ķirurgs, un mana specialitāte ir plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Mana klinika atrodas Ādažos, kas ir pusstundas braucienā no Rīgas. Un šodien es gribētu izstāstīt par kādu patoloģiju, kas ir saistīta ar elkoņu nervu nospiedumu. Jo tā nav tik izplatīta kā saucamais karpālais kanāls, kad ir notirpuši 3 pirksti. Bet man ir pacienti, kas nāk pie manis ar sūdzībām par to, kad viņiem ir parādījusies jušanas traucējumi mazajam un pusēji no zeltneša. Un sākumā tā ir pārējoša parādība, kad viņi tā kā notirpuši, tā kā drusku traucē. Un progresējot nerva bojājumam, parādās arī sūdzības, ka roka sāk palikt neveikla. Un ir grūti izdarīt precīzās kustības, jo elkoņnervs ir tāds nervs, kurš ir atbildīgs par ādas jūtību, tas ir jaukta tipa nervs. Un viņam ir arī motorā, jeb muskuļinervācijas funkcija, un viņš nodrošina sīko plaukstas musulīšu kustību. Līdz ar to plauksta var palikt neveikla, un ir virkni lietu, ko pacients vairs nevar izdarīt, un nevar izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Visbiežāk tas ir saistīts ar elkoņnervu nospiedumu. Un elkoņnervs iet par roku, un viņš apliec mediālo epikondilu, jeb šo te vietu, kur kādreiz mēs zinām, ka mēs uz kāda asas priekšmeta uzsitamies, tad tā kā elektrība izskrien par roku. Tā ir tipiska vieta, kur tas nervs var būt nospiests. Un tad pamatā parādās šie simptomi. Kādreiz viņi ir arī naktī, kad ir nogulēta tā roka un pakustinot roku, šie simptomi mazinās. Kādreiz viņi paliek tādi, kad vairāk nepāriet. Un vēl viens tāds simptoms, kas liecina par to, ka nervs jau tiešām ir smagi cietis, kad es pacientam lieku satvērt pildspalvu starp 2 pirkstiem, viņi krīt ārā un vairs nespēja noturēt. Un tas liecina, ka tā nerva motorā funkcija jau krietni ir cietusi. Lai varētu spriest un tiešām būt pārliecināts, ka tas nervs ir nospiests un iespējams viņu varētu ķirurģiskā veidā atbrīvot, tomēr es iesaku saviem pacientiem vispirms veikt neirogrāfijas izmeklējumu. Tas varbūt nav tik būtiski pie karpālā nerva, jo ļoti vairumā gadījumu viņš ir nospiests tikai vienā vietā, karpālajā tunelī. Tad šeit ir 2 vietas, kur tas nervs var nospiest. Biežākā vieta ir elkoņa, jeb saucamais kubitālais kanāls, un otrs ir Gijona kanāls. Tā ir vieta, kur viņš iedzim saites pie plaukstas locītavas. Un, lai varētu saprast, kurā vietā tad šī operācija ir nepieciešama, ir jāveic neirodiagnostika, jeb nervu vadāmības izmeklēšana elkoņa nervam. Un, kad šī izmeklēšana izdarīta, tad jau ir pilnīgi skaidrs, kur ir šis nospietums. Lai gan Gijona kanālā tas nervs ir ievērojami retāk nospiests nekā kubitālajā kanālā. Ja diagnoze ir apstiprināta un pacientam tiešām tās sūdzības jau ir ilgstošāka laika un nepaliek labāk, un roka neveikla, notirpuši nejūtīgi tie 2 pirksti, var veikt operāciju. Un tādā gadījumā pacientam jādod Ādažiem, un operāciju var veikt lokālā anestēzijā. Veic vadu, šī nervu blokādi izdara un veic griezienu pie elkoņa vidus puses un izveido pieeju nervam, un šis nervs tiek atbrīvots, un šis kanāls, pa kuriet nervs tiek paplašināts, līdz ar to nodrošināt pilnvērtīgu apasiņošanu nervam un ērtu dzīves vietu, kur viņam var dzīvot. Manās rokās tā operācija nav parasti ilgāka par 30 minūtēm. Un ādas brūces tiek slēgta ar šuvēm, uzlikts pārsējs, un pacients var doties mājās. Brūces parasti sadzīs 10 dienu, maksimums 2 nedēļu laikā. Pie ģimenes ārsta var veikt šuvu noņemšanu. Brūces apkops es nerekomendēju, jo mazāk pārsien šīs brūces un mazāk traumē, jo labāk dzīšanas process notiek. Runājot par atveseļošanas periodu, viņš ir samērā ilgs. Ja mēs bieži redzam panākumus pie karpālā kanāla operācijas diezgan ātrus, kuriem nakts sāpes pazūd momentāli, un jūtīgums arī
varbūt ne tik ātri, bet tomēr diezgan pārskatāmā laikā nāk atpakaļ uzšana šiem te pirkstiem. Tad elkoņnerva reģenerācija bieži vien prasa daudz ilgāku laiku, jo garākā posmā aksoniem ir jāreģenerē. Bet, lai kā arī nebūtu, pēc kaut kāda laika, sākot vingrināt šos te pirkstus, pamazām atjaunojas jūtīgums pirkstiem, tirpšanas sajūtas pazūd, un lēnām, soli pa solim, atjaunojas arī roku veiklība, pirkstu smalkās, precīzās kustības, un atkal roka ir derīga darbam. Tā kā, ja gadījumā jūs konstatējat, ka jums ir kāds no šiem simptomiem, noteikti ir vērts griezties mūsu klīnikā, un doktori būs pagodināti jums kalpot, un pirmkārt sniegt konsultāciju, un nepieciešams gadījumā, ja veikt arī nervu atbrīvošanas operāciju, lai uzlabotu jūsu dzīves kvalitāti. Paldies, ka klausījāties, un uz redzēšanos!